Čau! Sveiciens! Labs rīts, laba diena, labs vakars! Paldies par pievienošanās sarunām. Šoreiz te nav viesu. Esmu tikai es un tu. Šoreiz kopā ar mani, Lauru Kartāju Zariņu, mēs parunāsim par kaut ko, ko man vajadzēja jau izdarīt pašā sākumā, veidojot šo podkāstu, pastāstīt, kāpēc. Kāpēc es to daru? Kāpēc šis podkāsts vispār ir tapis? Jo man bieži jautā, kāpēc tu izvēlējies tik smagas tēmas. Patiesība ir jau tāda, ka es to neizvēlējos. Šīs tēmas izvēlējās mani. Es ticu, ka dzīvē nav sakritību. Tas viss notiek pēc kaut kāda sava loģiskā principa. Bija 2024. gada decembris. Es pirmo reizi satiku savu kursa biedreni, kura tikko bija zaudējusi savu tuvāko cilvēku, mammu. Es viņu iepazinu 2024. gada rudenī, tajā pašā gadā, septembrī, kad sākām attālinātās studijas. Viņa toreiz uzrakstīja, ka nevarēs piedalīties grupu darbos, jo viņas mamma bija palikusi guļoša. Es atrakstīju, lai droši sazinās ar mani, ja studiju darbos varu līdzēt. Mēs turpinājām saziņu, līdz vienu dienu viņa atrakstīja ziņu, ka mammai palikušas pēdējās dienas nedēļas. Laiks gāja. Mēs satikāmies decembrī. Un es redzēju cilvēku, kurš vienlaikus sēro, meklē speciālistu atbalstu, kārto juridiskos dokumentus. Un esot blakus, es sapratu kaut ko ļoti būtisku. Ir jāsāk sarunas, no kurām bieži baidamies, un tas ir dabiski baidīties. Mana kursa biedrene joprojām nezina, ka tieši viņa un šī pieredze kopā, esot blakus, ko es guvu pirmajā tikšanās reizē, ir šis mans kāpēc, ir šis mans vadmotīvs šim podkastam. Pieredze, esot viņiem blakus, deva šo sirdspēku, aicinājumu, lai runātu par zaudējumu dažādajām sejām, par mīlestību, pēc kuras visi tiecamies, par dzīves piepildījumu garšu, par klusākajām un lielākajām cīņām, kas notiek mūsos pašos, un par atbalstu grūtos brīžos, par to, kuri rodam spēku. Jā. Tas sākās no manas ļoti, ļoti personīgās pieredzes, esot blakus. Taču vērts ir pieminēt, ka es pati pa dzīvi esmu cilvēks, kam vienmēr ir patikušas sarunas, kuras es saucu par dziļbūtīgām. Nevis virspusējas, pieklājības frāzes, bet gan no sirds uz sirdi. Taču esot tik atklātai par podkāsta rašanos, par manu kāpēc, es esmu saskarusies ar to, ka daļai cilvēku ir grūti noticēt manam vadmotīvam, manam kāpēc. Iespējams, tieši šīs podkāsta personīgās dabas dēļ, šīs dažādās trauslās tēmas, kuras tiek šķetinātas, raisa ļoti neērtas sajūtas. Un tas liek turpināt meklēt to īsto
motīvu, to īsto kāpēc, un īsto, es domāju, ar pēdiņām. Un es ļauju cilvēkiem palikt pie viņu pašu patiesības par to, kāpēc es to daru. Es esmu sapratusi, ka dzīve ir jāpavada kopā ar tiem, kas tevi saprot, atbalsta un neapšauba. Tā ir viena no svarīgākajām izvēlēm, ko mēs katrs savā dzīvē veicam. Cilvēki ap mums. Un es arī izvēlos savu enerģiju un fokusu veltīt tiem, kam šīs sarunas ir vajadzīgas, kas arī sniedz atgrieznisko saiti, pasaka paldies vai atraksta to. Pirms sāku veidot podkāstu, es pētīju, kas notiek par šo tēmu, par tēmu zaudējumiem. Un es secināju, ka angliski runājošajā auditorijā ir gana daudz podkāstu, kur cilvēki sarunājas par zaudējumu tēmām. Un tad pie sevis es sapratu, par to tik tiešām ir svarīgi runāt. Lai nejustos viens, lai justos sadzirdēts. Un ir pierādīts, ka personiskās un emocionāli dziļas tēmas mēs vislabāk spējam izjust un patiesi saprast savā dzimtajā valodā. Tāpēc man absolūti bija skaidrs, ka šai sarunu telpai ir jābūt tieši latviski, lai tā sasniegtu gan prātu, gan sirdi. Kad es savā ievadā teicu runāt par zaudējumu dažādajām sajām, es nedomāju tikai nāvi. Kāds varbūt klusībā pārdzīvo par zaudēto darbu, kas bija daļa no viņa identitātes. Kāds pārdzīvo par izjukušām daudzu gadu attiecībām, un kāds par zaudētu veselību. Un tā es varētu turpināt. Turpināt uzskaitīt, cik dažādi ir šie zaudējumi. Un šis podkāsts ir vieta, kur atzīstam, ka visi šie dažādie pārdzīvojumi un to izrietošās emocijas ir pamatotas. Un ir ok, ka tu jūties dažādi. Kad es minēju, ka runāsim par klusākajām un lielākajām cīņām mūsos pašos, es domāju par sirdsklauvēm svētdienas vakarā. Es domāju par tām dienām, kad piecelties no gultas ir vislielākā uzvara. Es domāju par to dienu, kad pēc vairāku gadu karjeras, kāpņu, kāpelēšanas saprot, ka tas nav tas, ko es gribu darīt. Un es gribu mainīt savu dzīvi pavisam. Iespējams, mums ļoti bieži šķiet, ka mēs esam vieni šajās cīņās, ka neviens tam neiet cauri. Neviens cits. Taču tā nav. Ļoti iespējams, vēl kāds dzīvo šo cīņu pie sevis klusi. Ar šo podkāstu es katru nedēļu atgādinu, aicinu par domu, ka tu neesi viens ar to, kā jūties, kā tu pieredzi. Ir vēl kāds, kas to piedzīvojis. Un visbeidzot,
tas viss nav tikai par grūtumu. Tas ir par to, kas notiek pēc tam, pēc šī grūtā dzīves posma, pēc šī grūtuma, pēc šiem izaicinājumiem un situācijām, kas rodas dzīvi dzīvojot. Tāpēc mēs runājam par dzīves piepildījumu, par tā garšu un mīlestību, pēc kuras visi mēs taču tiecamies. Kā atrast dzīves prieku pēc grūtāka dzīves posma? Kā turpināt mīlēt un ko tas nozīmē? Tik daudz kā. Un katram viesam ir sava perspektīva. Šis podcasts ir saruna telpa ar speciālistiem, kas dalās ar zināšanām, un viesiem, kas dalās savos dzīves stāstos un atziņās. Tā ir telpa, kas atgādina, tev nav jāpaliek vienam savās sajūtās. Tas ir mirklis, lai apstātos un ieraudzītu vēl vienu perspektīvu uz jebkuru dzīves notikumu, gan savu, gan līdzcilvēku. Rezumējot, šis podcasts, vēl viena perspektīva, piedzima no līdzās būšanas viena cilvēka zaudējuma. Tas bija mans, kāpēc? Es tev to atklāju. Taču šodien es jau gatavojos 2026. gada podcastu sezonai. Lai šis podcasts kļūtu vēl vērtīgāks, man rūp, kas ir svarīgi tev. Kas ir tās tēmas, kas tavu prātu klusībā nodarbina un par ko tu gribētu dzirdēt jau nākamgad? Ar kādas jomas speciālistiem un varbūt pat konkrētu cilvēku, tavuprāt, šī saruna būtu visvērtīgākā? Ja klausies platformā, kur ir komentāru sadaļa, droši raksti turpat zemāk. Taču atceries, vienmēr vari mani atrast un atsūtīt ziņu Facebook vai Instagram kontā vēl viena perspektīva. Vai arī rakstot uz e-pastu laura@velvienperspektīva.lv. Tavas atbildes man nozīmēs patiešām ļoti, ļoti daudz, un tas ir brīnišķīgi veidot kaut ko kopā, vai ne tā? Tāpēc paldies tev jau iepriekš par šo dalību. Ja tev ir vēl 10 sekundes, un tu piekrīti, ka šādas sarunas latviešu valodā ir vērtīgas, un vēlēs atbalstīt šo podcastu, tad, ja klausies Spotify, nospied sekot, follow un zvaniņu ikonu, lai saņemtu jaunāko epizožu paziņojumu. Kā arī tu vari atstāt zvaigznītes novērtējumu par šo podcastu. Savukārt, ja klausies YouTube, nospied īkšķīti uz augšu, like un poga abonēt. Un noteikti uzspied uz zvandiņu arī šeit, lai uzzinātu par jauno epizodi pirmais. Tas viss, protams, ir ļoti, ļoti svarīgi algoritmiem, lai podcasts augtu, tiktu pamanīts. Taču tavs atbalsts, tava izvēle atbalstīt podcastu, tas ir vairāk kā vēl viens cipars priekš manis. Tā ir izvēle, ko tu veic, kas man nozīmē ļoti, ļoti daudz manai sirsniņai, jo es tiešām svinu katru šo +1 sekotājs, +1 īkšķītis, patīk, komentārs personīgā ziņā. Man tas ir ļoti, ļoti daudz, jo kaut kādā ziņā tas ir arī pierādījums, kad ir nepieciešamas šādas sarunas no sirds sirdī. Paldies tev, ka klausies! Esi kopā ar mani, veidojot šo sarunu telpu.